Arī pagrabā ir Brūklenes rūķi un sniegbaltītes un virsstāvā, un Brūklene paliek lielāka, C vitamīniem pilnāka, un Brūklenē mēs varam savus velosipēdus minamos iemainīt pret iekšzemes dzinējiem visu cauru gadu, un tas ir labi. Un, starp citu, Toms Alsbergs ir viens no tiem cilvēkiem, kurš man ir palīdzējis nebraukt ar mašīnu. Prieks dzirdēt, Gustav. Jā, Tom, forši tev ir arī balss, tas ir labi. Un, ejot tālāk, mēs šokar runāsim par 4 cilvēku izvēlēm un piedzīvojumiem tādiem, no kuriem daudzi mēs gribētu, varētu, bet vēl neesam saņēmušies, bet viņi jau daudzkārt to ir darījuši, un brīnišķīgi cilvēki šeit šovakar. Un Tom, milzīgs paldies, ka tu aiz kases aparāta ieslēdz arī mikrofonus, pats dari, pats brauc un pats rādi priekšzīmi. Tas ir ļoti liels svars, jo tu jau varēji palikt tikai trekā, vai ne? Nu, tā sanāk, jā. Tas ir... es pat nezinu, man liekas, ka man ir tāda savā ziņā iekšēji sajūta, kad misija, kad es nevaru to tikai priekš sevis darīt, es izdaru, es piedzīvoju ļoti daudz, un man tad gribās dalīties, un tad gribās, nezinu, katram parādīt, nu, ne visiem, tas nav priekš visiem, protams, bet nu, to stariņu, kad, principā, ja kurš no mums to var darīt, nu, ne visiem ir jābrauc uz otru pasaules malu vai pār kontinentam, bet var sākt tepatās ar Pierīgu, ar Latgali, ar Kurzemu. Labi, nestāst. Izrādās, ka ir jābrauc uz otru pasaules galu, ir jābrauc pāri kalniem, pāri ledājiem ar 3 rupmaizes šķēlītēm savā mazajā maisiņā iekšā, un tas... Man citreiz iebraucot pie Toma veikalā, viņa biedri saka, es saku, nu, kur tad priekšnieks? Nu, atkal ēda rupmaizi. Tas nozīmē minās kaut kur pa pasauli, un mēs nezinām, kur, nezinām kā, bet tad viņš atbrauc priecīgs, atkal pa 7 kilogramiem vēl vieglāks, knapi noķerams, un tad viņš atkal ātri uzēdās šeit Latvijā, līdz atkal viņš var braukt projām. Tom, ar tevi mēs runāsim kā ar pēdējo. Ja? Paldies. Tu būsi pēdējā rozīne biezpienu maizē šovakar, bet šovakar tiešām lielais temats ir tas bike packing. Nu, varbūt ne tik daudz par inventāru, bet par to, kā ar minimumu var izdarīt maksimumu viens cilvēks. Un šovakar ar mums kopā Marika Laconē. Milzīgs prieks. Marika ir mērojusi ceļu no Liepājas, un, ja nemaldos, tu rezidē Helsinkos šobrīd savas dzīves posmā? Šobrīd Liepājā. Šobrīd Liepājā. Pa pusē vēl Helsinkai. Un pa pusē. Jā, nu skaidrs. Paldies Dievam NATO valstīs. Jā, ļoti labi. Ar mums kopā ir Juris Dzenis. Cilvēks, kurš arī var iedot pa pedāļiem tā, ka ir ko fotografēt. Teiksim tā. Un Ārturs Strautiņš. Visi, ja man būtu kopā jāslēg, man liekas, šie cilvēki ir 2 reiz apminušies apkārt zemeslodē uz minimālās kaloriju robežas, bet no tām kalorijām, ko viņi ir nodedzinājuši, mēs varētu 4 porziņus radīt. Man liekas vietā. Un lai būtu pieklājīgi, un lai mēs ievērotu visus kanonus, Marika, man pirmkārtām gribētu sākt ar tavu pārdzīvojumu, jo mēs šodien pasaules kartē ceļosim no Dienvidu Eiropas, Centrāla Eiropas līdz pat, es gribētu teikt, nevis tuvajiem austrumiem, bet Centrālā Āzija. Kirgistāna ir Centrālā Āzija, vai ne? Tieši tā. Jā. Un ar turieni sākās tavs stāsts. Un tavs stāsts, es saprotu, par Kirgistānu un par velosipēdu un par bikepacking. Nu, viņš nav happy. Viņš nav tas, ar ko vajadzētu sākt, teiksim, skautu nometnē savu stāstu. Pirmkārt, lēmums, otrkārt, izvēle un visa darīšana. Kāpēc Kirgistāna un kāpēc tur? Kirgistāna bija jau tādā Centrālā Āzija, jau viss stānis bija manā radarā jau kopš Dienvidamerikas piedzīvojumiem. Bet tad es izdomāju, varētu pielīties sacensībās. Un kāpēc nesākt ar paši grūtāko? Toms jau ir braucis, nobrauc, uzvarēja.
Un es jau kopš 19. gada jau tad bija globālas lietas, kas pasākums nenotika, un tad vēl kaut kas, un tad šogad beidzot aizbraucu. Bet kādā tas izvēles punkts, respektīvi trase, vieta, geogrāfija, izaicinājums, izstāst varbūt burtiski to background, jo normālam cilvēkam, Kirgistānu skaidrs, tur vajag vīzu, tur ir uz turieni noteikti jālido, tur ir droši vien citādā kulinārija un citādā kultūra, bet tavā konkrētajā izaicinājumā, vai tā geogrāfiskajai vietai ir tik ļoti kulturāli tā ietekme, vai drīzāk tas varbūt geogrāfiskais izaicinājums? Tas noteikti arī geogrāfisks izaicinājums, jo Kirgistāna ir pilnīgi, kaut kas cits, tur ir kalni, tur vispār, man liekas, visa valsts ir virs nezinu, vidējais, varbūt ir 3000, 2000 metru kalni, 5000 metru pārējais, kas pilnīgi kontrasts, kas ir šeit. Protams, tas bija arī tas geogrāfisks izaicinājums. Un savvaļa, tas, ka tur ir savvaļa, tu dienām var braukt un nestikt nevienu, izņemot zirgus, citus govis pa ceļam. Un tā savvaļa, tas bija tas, kas visvairāk man vilināja. Mēs varam ieraudzīt National Geographic vai Discovery kanālā kolosāls bildītis, kuras ir safilmējuši cilvēki, kas ir kādu laiku sagatavojušies kaut kādām augstuma un blīvuma izturībām. Kā riteņbraucies, kā tu sagatavojies tam? Es dzīvoju Liepājā, jūras līmenis. Un tad es vienu dienu aizgāju pie jūras, un es tā domāju, pēc es braucu kalnu pārējām pāri, kas ir 4 kilometru tādā augstumā. Ja es skatos tādu vertikāli, 4 kilometri, tas ir nenormāli daudz. Protams, tādam kalniem un augstumiem ir Latvijā grūti sagatavoties, bet tad ir aizbrauc arī agrāk, un tad es adaptējos kalnos, kas arī to visu fizisko pusi mazliet vieglāk padarīja. Bet, protams, ka Liepājā, Latvijā sagatavoties tādiem augstkalnu braucieniem ir pagrūti. Bet tā, respektīvi, fiziskā puse, kur viņa konfliktē ar piedzīvojumu pusi? Tieši braucot. Respektīvi, kurā brīdī tu sajūti, ka tās bildītes, kuras tu redzēji internetā un kuras tu redzi savā acu priekšā, tās fototapetes milzīgās, kolosālās, un tad ķēde, pedāļi, tavs metabolisms un tavs nogurums un tava nakšņošana un tavas izvēles. Kur pazūd prieks? Varbūt tieši jautājums tādā ziņā. Prieks pazūd tad, kad ir izsalkums. Jo tā kā hungry cyclist is a grumpy cyclist. Tāds teiciens. Kurā brīdī tu gribēji padoties? Es īstenībā padoties negribēju. Tā, man liekas, vienmēr ir bijusi tā cīņa ar sevi un to savu, nolikto latiņu, kad tu gribi aizbraukt uz turieni pamēģināt. Jo tev nav nejausmas dzīvojot Rīgā vai Liepājā, ko nozīmē pārbraukt tam 2 vai 3 tūkstoši vai 4 tūkstoši metru pārējai. Viens ir pārbraukt to pārēju, bet otrs, tie nav parasti ceļi. Tie visbiežāk ir ceļi, kas ir neceļi, pa kuriem pārvietojās lopi un viņu vadītāji. Un viņu cilvēki. Jā. Un man liekas, ka tas vienmēr ir, man vismaz, kad es braucu uz Kirgistānu, es zinu, ka es neesmu tanī galā bijis, būtu skaisti pa to pusi pabraukt, daudz kilometru, daudz augstumu kilometri, redzēs, cik tālu varēšu tikt, man liekas, ka tas ir jebkuram, kas dodās tanī virzienā. Skaidrs, ka mums no Latvijas braucot, bija jau finišs, mēs tur bijām iebraukuši finišā veiksmīgi savā pirmajā pozīcijā, bet tad viss nāk un jautā, kā jūs Latvijā tam gatavojaties? Tieši tā, mēs mūsu
flatā. Es redzu, bez neviena kalna gatavojamies. Arturs jau trinās, jā. Arturs trinās par Lucernu un par visaugstāk virs jūras līmeņa asfaltēto ceļu, jā? Ņem mikrofonu, jā. Jā, izstāst savu pieredzi 300 km dienā, lai... Nē, tas bija gatavošanās. To mēs kopā ar Aleksītu patās Latvijā pa jūras līmeni minām. Nu labi, cilvēks no Plakankalnes, sauksim to tā, jo Latvijā ir pakalnu kalnu nav, klinšu nav, ja? Ir pauguri. Ja? Tavs Lucernas brauciens, tavs Alpu brauciens, un tu teici, ka ir jāsagatavo sirds. Jā, nu, tas bija tas stāsts vispār, kā man sākās tā garā braukšana ar Ričuku. Un pagājušajā gadā man vajadzēja sagatavoties kāpienam Montblanā. Un tad es vienkārši sāku saprat, ka vieglākais veids, kur man nesāp ceļi, ir vai nu staigāt vai braukt ar Ričuku, bet Ričuku visticamāk es varētu to ātrāk izdarīt. Cik tev ir gadi? Man ir tagad jau 3. 10. Tev sāp ceļi? Jā. Okay. Nu, es nepreiz, es esmu maksimālists diezgan pa dzīvi. Un es vienkārši paņēmu nepreizos izaicinājumus pirms kādiem 4 gadiem, kad es tos ceļus bišķīt pamocīju. Okay. Tu esi ticis galā ar to? Jā. Tagad, ja kādam vajag tik galā ar ceļu problēmām. Bet paturpini par to savu ceļojumu, jo es ilsi angļu valodā, kas bija internetā pieejams. Ļoti skaists apraksts, īstenībā arī pietiekami īss. Viņš bija sākotnēji klāts ar neveiksmēm vienkārši. Viena pēc otras. Viņš būtu nosvētīts uz neizdošanos, bet izdevās. Nu jā, pa lielam bija tā, kad mēs braucām uz to braucienu šogad. Mums bija plāns nobraukt no Ženēvas līdz Mentonai, kas arī izdevās. Mēs... Parāda ar pirkstu kartēm. Tas ir ja skatās Alpu kalnus, tad Alpa, kur ir, tur, kur ir Zermats, kur ir visi tie augstākie kalni, un praktiski kreisā puse no Francijas, Itālijas robežas, tad braucot lejā no Šveices, Francijas, pilnīgi lejā līdz vidusjūrai. Un šķērsojot visu, Napoleona ceļu un atrodot, nevis taisnāko veidu, bet kā pārbraukt visām kalnu pārējām pāri un šķērsot Alpes. Jā, un es saprotu, ka tieši tavā ceļojumā tu biji kopā ar savu biedru Oskaru. Jā. Un tas viens no mirkļiem, kas varētu būt tā kā mirāžai tuksnes, jau līdzīgs vai svētība, kad cilvēks jau ir gatavs mirt, bija tās pāris picas šķēles. Jā. Nē, nu, īstenībā es pilnīgi piekrītu par to, ka ir vajag daudz ēst uz Ričuku, un tad, kad zūd tas ēdiens un ēdienu rezerves ķermenī, tad tu sāc palikt tāds manāmi grampī. Un man kolēģim bija nepanesamība tā kā miltu, un tu esi Francijā, tev ir pilns ar bulciņām, tev ir pīcis, tev ir viss. Un tad mēs aizbraucam, un mums sanāk 14 mājas, tā ir pilnīgi tā kā nesezona, tā kā starpsezona, starp vasaru un ziemu. Un tu vienkārši iebrauc tajā ciematā vienu vakaru, un tev ir tas kaut piepīpētā kafejnīca ar pēdējām 2 piču šķēlītēm, kas jau tur jau... Tas ir tālu no jebkurienes vienkārši, ja? Nu jā, tur pa lielam nekas daudz nebija. Arī daudz tie veikali vienmēr ir ciet, un tad tu tur aizbrauc un domā, nu te jau kur ar pilsētu, te jau viss būs vaļā. Un tad tu vakarā aizbrauc, un tur īstenībā nekas nav baigi vaļā, un tu paņem tās picmaizītes, apēdiņas. Bet tur jau vietējie pieraduši, ka viņam džeki triko tērpos klauvē pie durvīm naktī un kaut ko prasa. Nu, it kā jā, bet tur mēs neredzējām neviens džeks triko tērpos. Tā kā tas bija riktīgi jocīgi īstenībā. Varbūt mēs kaut kur vienkārši neīsto vietu atradām, kur palikt, bet... Bet kā ir, ka tu barojies no tā minimumu, tad dabū tos miltiņus? Man ļoti patīk. Es varu piebilst, ka man ir vairākas tās pieredzes pēdējā, kur es tikko atbraucu. Es braucu līdzīgu maršrutu, bet ne pa asfaltu, jo es zinu, Arturs brauc ar šosejas riteni, viņam bija pārsvarā asfalts. Es braucu līdzīgi no Turīnas līdz Nicai, bet pārsvarā pa offroadiem un graveli. Bet nestāsts par to. Vienkārši es arī biju tādās tratorijās un bulanžērijās, kur visur ir vai nu ir tie 2 krosāni, 2 spicšķēles vienalga. Man par laimi nav nekādas nepanesamības. Un es ēdu ļoti daudz, es ēdu visu. Un es vienmēr, kā bija opcija, es ēdu. Jo tu nekad nezini, kad būs tā nākamā iespēja. Pat dodoties tepat Eiropā, Itālija, Francija, Spānija,
tev liekas, ka ļoti civilizēti. Tur te mums ir viss, tur būs viss, bet tad, kad tu brauc pa tiem maziem miestiem, pa tiem kalnu miestiem, tieši tā, no tie mazie ūķi, kas tev ir ceļā, viņi ir mazi ūķi, kur ir 2 pitsšķēles, 2 krosāni un nekas vairāk. Un tev nekas cits neatliek, tu pat normālu kaut kādu līdzņemamo pārtiku nevar dabūt. Ret kur, bet var. Bet tad ir tā otra pieredze, kur es biju turpat, kur Marika bija. Kad tu brauc pa Kirgistānu, tur ir bišķiņa lielāka savvaļa. Tie miesti viens no otra ir 5 reizes tālāk, visticamāk, ir dienas, kad nav neviens miests pa ceļam. Un tad tu esi dienu braucis ar tiem 2 snikeriem pa kumosiņam, ēdis pa gabaliņam katru mīļu stundiņu. Un tad iebrauc kaut kādā miestā un tu redz pa gabalu, tur spīd kaut kāds, nezinu, veikals. Viņiem patīk tos veikals ar lieliem krāsainiem baneriem vienkārši izdekorēt. Un vizuāli pa gabalu liekas, wow, tas tur būs, nezinu, Rimčiks vai Lidls vai Maksim, ka tur būs viss. Un tev tās ilūzijas zūd tuvojoties. Un tās ilūzijas pilnīgi pazūd tad, kad tu ieej pa durvīm iekšā otrpus tam banerim, jo tu redz, tur ir maisi ar rīsiem, ar griķiem. Labākajā gadījumā tu vari kaut kādu desu nopirkt, ko pie tās slodzes visticamāk tev nevajag tavam ķermenim, tad tu dabū cits problēmas ar vēderu. Un tur ir tā galējība, kad šeit tu cīnies, tu domā, tu ēst to kārtējo krosānu vai pitsšķēli vai nē. Un tad ir otra pasaules mala, kur jebkas būtu vienkārši wow tavam Viņi vēderam. nezina ātros ogļhidrātus. Jā, un tad man esot Kirgistānā, es atceros, mēs ar Jānu, tas bija laikam, bija tā diena, kad mēs bijām dienu projām no civilizācijas, un tieši tā mēs iebraucām tanī miestā un ieejam tanī veikalā. Tu esi tik nenormāli jau izsalcis pusotru dienu, un tu apskaties uz visiem tiem plauktiem, un tev tā kā mazam puikam sāk drebēt iekšā un gribās piņāt no tā, Sāk drebēt valūta. Ka nekā nav ko nopirkt. Nekā. Un tu izej ārā un aizbrauc tālāk. Tom, paldies. Juri, tu noteikti vari padalīties ar vieglo un grūto braucienu Itālija, jo tu esi gan skrējies, gan riteņbraucējs. Jā, un mēs tā kā vienojāmies par to, ka mums ir laiks ierobežots cilvēku daudz, ka mēs ņemsim tos pēdējos grūtos braucienus, bet tavā sarakstā ir ne tikai Mandžāra, bet arī mēs tur līdz Gardas ezeram, tur pa tādu treku un tad tā, bet par to grūto braucienu. Jā, pa grūto braucienu, pa grūto... Tas, ko tu pats atzīti par grūto braucienu, jā. Nē, tas, ka tā kā Toms ar pieminēja par to, viens, protams, ir tas, ka tev ir jāsaņemās un jāizdomā par to, ko tu brauksi, bet tā kā manā gadījumā arī pārstāvjumā ir bijis tas, ka mēģinam kaut ko darīt un tu nekad nezini, kas tur būs galā. Un tad tā, principā visiem braucieniem tās pirmās 2-3 dienas, tas tāds... Tā kā skrējējiem arī pirmie 100 km noskrien, tad vienkārši sāc saprast, ka tagad būs pa īstam. Tas arī riten arī, tu vienkārši min to pirmo nakti, otro nakti. Pirmā naktī tu forši guli kaut kur uz soliņa, ar visu kārtībā, otrā naktī kaut kur zem tilta, ar visu kārtībā. Trešā naktī jau tu sāc jau izdomāt, varbūt gulēšu, nezinu, tur tieši tā, kad saule noriet un celsies augšā līdz ar saulēktu. Un centīsies nepieļaut kaut kādu rasu, piemēram, uz tās pašas, nezinu, guļamājas, jo, protams, tu jau telti līdz neņemt, vienkārši guli, vai parkā, vai kur tad centies arī to riteni kaut kur tā kā tuvāk sev glabāt, jo tās pirmās pieredzes vienmēr bija to, ka tev ir bail, ka tev kāds riteni nenospēr. Tas bija likās, ka tev viņš noteikti kādam būs vajadzīgs. Jāatcien, vai ap kāju aptin, nezinu, tur ķēdi vai kaut tādi, bet tas nenotiek. Protams, no otrs ir tas, ka es tīri gribētu pieskarties tam, ka no man tā kā skatu punkta tas skarabākais bija Itālija Divide. Tas ir no Pompeja, mēs braucām līdz Garda ezeram, kopā 1300 km un 22,000 augstuma. Un tā labākā lieta tas, kad, ja iedomāties, Pompeja atrodas zem Romas tāds sprīdīts, un Garda ir tur augšā pie kalniem, pie Dolomītiem. Un tagad tu mīni to gabalu, tu mīni pirmo dienu, otro dienu, tu iebrauc tur kaut kādā Neapolē, tu saki, tu esi no Pompeja, viss ok, fine, tas te patās, neko, iebrauc Romā, tu esi no Pompeja, minies ar visu, neesi pirmais, mini tālāk uz Sienā, ja tu esi no Pompeja, ok, mini uz augšu uz Boloņā, iebrauc, tu esi no Pompeja, no kurienes?
No Pompeja, ok. Un tagad tu mīni augšā, ka es pie Garda ezera saku, ka tu esi no Pompeja, tad viss sakās pagari vecīt, tev rūpus tev toši nav pilns, jā. Saprot, ka to pasaka, ka tu neesi pēdējās 2 nakts gulējis, jo manā gadījumā bija tā, ka mēs braucām arī, un mans draugs, tas ir arī Jānis, tas ir arī Tom, ko brauc ar Tomu kopā, viņš finišēja kāds 2 dienas ātrāk. Un viņš teica, ka, zin kā, nav laika, mums jābrauc mājās. Ir, un tas, saprot, zin kā, lai es paspētu, momentēs tās 2 nakts vienkārši mīt, jo vienkārši nav varianti, vienkārši, nav ko gulēt, vienkārši jāmin. Un tad pēc 2 negulētām naktīm tu vienkārši izties uz ceļu tāds, ka vienkārši tie cilvēki, tev brauca līka, un viņi tev tā respektē. Un tā pašā laikā es nevienam nenovēlu tās halucinācijas izjust tāds, kas ir, 6 dienas uz riteņa, pēc tam 2 negulētas naktis, un tu vēl min lejā, un tev tas tiršs, kas minot, viņš tev tā sit uz miegu, kad... Tas ir, man liekas. Man ir bijusi arī pieredze, tad, kad ir pārnācis mājās no darba un tu esi pārgurs un dīvainā sēdi. Tu nedrīkst aizmigt, bet tu klanies un klanies. Man tā ir bijis uz riteni, kad brauc un saprot, ka tas finišs ir pēc 30 kilometriem, bet tie 30 kilometri liekas tikai 2 dienas un tu lēnām slīd iekšā tajā miegā. Un, es pieķēru sevi, kad es 2 reizes jau iekrītu, kad tā stūra paliek vaļīga. Un bišķiņ tā kā uz sāna aiziet ritens, bet tā kā savaldies un brauc tālāk. Bet tā sajūta ir diezgan baisa uz velo. Jā, mēs esam iesaldījušies šajā sarunā, mēs esam dzirdējuši cilvēku pēdējās pieredzes. Un tagad ir pats, man šeit svarīgākais mirklis, pajautāt priekš kam? Jā, kāpēc? Marika, sāksim ar tevi. Kāpēc tas ir jādara ar sevi? Kāpēc tur vispār ir jādodas? Man tā motivācija bija piedalīties sacensībās tieši, jo es iepriekš braucu tā turistā, mierīgi, piestāju šur tur, labi guļu un tā, un nebraucu pa naktīm. Un tās sacensības man bija tieši tāpēc, ka es nezināju, vai es to varu izdarīt. Es to nevarēšu šoreiz, es to varēšu nākamgad. Bet, tā ziņkārība. Tā ir mana motivācija. Kad man tas kādreiz dzīvē pāries? Nekad. Tom? Kāpēc? Es domāju, tas ir joprojām neatbildēts jautājums. Man personīgi, laikam, tas sākums ir, man pa galvu malās doma, kad es gribu... jau tas ir kāds, 5 gadus atpakaļ, kad es pāris gadus sev kultivēju smadzenēs domu, kad man ir jābrauc garākā velo piedzīvojumā. Tie bija 2 gadi, kad es to biju pietiekami daudz muļājis savā prātā. Tad es sapratu, ka nekas tālāk nenotiek par muļāšanu galvā. Tad es vienkārši vienu dienu noliku datumu, es paziņoju ģimenei, es paziņoju draugiem un es paziņoju sociālajā vidē. Es tanī un tanī datumā braukšu, bet tās nebija sacensības, tas bija mans... jau pirms cik gadiem brauciens Rīga-Stambula, kas bija pirmais tāds veids, 3000 km tur tev sanāca. Tie bija 3000 km, un tas bija mans pirmais tāda veida atvaļinājums, es to tā gribu saukt. Tas bija vienkārši laiks pašam ar sevi, un tajā brīdī es burtiski vienkārši saslimu ar to, kad es sapratu, cik man bija fantastisks 16 dienas pašam ar sevi. Man neviena brīdi nebija garlaicīga, vai arī neviens brīdis nebija tā, ka tev gribās vienkārši vai braukt mājās, vai ātrāk nokļūt finišā. Un pēc tās Stambulas brauciena es sapratu, ka man ir jāiet tālāk. Es esmu izdarījis to pirmo atzīmi, un tagad ir jāpamēģina tās sacensības. Jo šādās sacensībās, kurās mēs piedalāmies, Juris, Marika, es... Artūrs vēl nav līdz sacensībām ticis. Visticamāk, viņa nākamais solis būs sacensības, jo viņš izdarīja pirmo soli. Un tu izdomā, uz kurām un cik skarbām sacensībām tu gribi braukt. Es laikam darīju līdzīgi, kā Marika darīja. Es uzreiz arī ieliecu Silk Road Mountain Race, kas ir viens no pasaulē grūtākajām šāda veida bikepacking sacensībām bez ārēja atbalsta. Ir starts, ir finišs, ir tie pāris kontrolpunkti pa vidam, un viss ir uz tevi, uz taviem pleciem un tavu velosipēdu. Un tad tu saproti, vai tu tiks ar to galā vai netiksi. Visticamāk, ka tam nevienam no šiem pasākumiem, vienalga tas ir sacensības vai nav, tu nevari ielikt kaut kādos rāmjos vai scenāriju, kad būs tā, tad naktī es gulēšu tur un tur.
Kirgistānā ar Jānu mums bija plāns, ka nekad negulēsim virs 2000 kāpumu metriem. Beigās mēs visas naktis gulējām tikai virs 2000 kāpumu metriem. Un es katru rītu fotografēju sevi, jo es pēc tā pirmā rīta sapratu, ka Jānis par mani smējās, es par viņu smējos. Mēs ar katru nākamo rītu vairāk sākām līdzināties pēc vietējiem, jo mūsu vaigi palika arvien lielāki. Tas bija diezgan jautri. Nav scenārija tam. Tu vienkārši ej, dari. Un, lai augstāk spēki dod tev veselību un tavai tehnikai veselību, un tad pārējais viss ir tikai šeit prātiņā. Paldies, Tom, un es domāju, ka mēs visi varam aplaudēt Tomu sievai šobrīd. Paldies! Jā, par pacietību un atbalstu. Artur, kas tās par Toma replikām? Arturs vēl nav braucis sācensībās, bet man tāvi piedzīvojumi man šķiet. Nē, visticamāk tā arī būs, jo mums jau nākamgad ar Aleksu ir doma kaut kādā ultrā nobraukt. Tas savu veidu. Paskaidro ultru tiem, kas pirmo reizi šo vārdu dzird. Ar Ričuku laikam tas ir tā kā, ka tu sāc vienkārši braukt un tev ir virs 500 vai 700 km bez apstājas. 500 vai 700, tu liekas, tad 200 km atšķirība. Jā, bet ko mēs sapratām, kad bija forši, kad varēja kopā vasaras braucienam ar Aleksu trenēties, un mēs vienkārši izdomājām vienu dienu aizbraukt līdz Kuldīgai un atpakaļ. Un tam arī bija tāds 320. Kaut kādā 320. Un pēc tā brauciena varēja saprast, ka viss, kas ir jādara, vienkārši jāmēģina dabūt tas ēdiens un vienkārši kopā jāizbauda laiks. Un kāpēc to darīt? Jo man liekas, ka tas, kad tu trenē tos tālos braucienus un pirmkārt viņus izbaudi, tad tu vari redzēt nereāli daudz visādas smukas lietas. Ja vien tu nebrauc pa to vienu to pašu vietu un tu vienkārši trenējies un tev īsti nav ko redzēt un vēl slikts laiks un vēl kaut kas. Bet jā, tu tā kā izbaudi un tu vari izbaudīt arī ar čomiem kopā laiku, kuriem arī ir līdzīga doma un vienkārši beigās... Pastāst, kā tu binoties 500 km vari pabūt ar čomiem kopā izstāstot. Nē, kā tu vienkārši minies un tad jūs apdomājat, kam šis vispār vajadzīgs. Bet tā, kad tu beigās nokāp no tā Ričuka nost, tu saproti, ka tev tas gribas spēka muskulis beigās ir tik ļoti uztrenēts, ka tev arī citas lietas vienkārši dzīvē pēc tam ir tieši tikpat vieglāk darīt. Jo tu vienkārši esi pieredzis pie tām bišķīt grūtībām, un tad tev kaut kādas citas lietas, ko tu dari ikdienā, tev viņš šķiet tāds jau bišķi saprotamāks un vieglāks. Un tad arī vieglāk apvienot kaut kādas vairākas lietas, vairākas darbus. Un, man personīgi vienkārši uzreiz galva citādāk strādā. Jā. Kā tu domā, tavs ķermenis un tava galva, tavs prāts, cik viņi ilgi šo deju dejos? Es īsumā tādās izturības braucienos esmu diezgan tāds svaigs, bet es domāju, ka kamēr man viss ir saregulēts, kamēr es pats saprotu tos savus limitus un es speciāli nešauju sev korķus ārā. Korķis, viss, kas ir braukši ar riteni un nav dzēruši ūdeni un nav ēduši, viņi zina, ko nozīmē, kad izšaujās korķi vai arī skrien. Un ja tu spēj braukt vispār ar tādu domu, ka tu saproti tos savus limitus, tad, un tu bišķi tikai lietas klāt, tad beigās to var darīt arī ilgstoši. Es domāju, ka man vienmēr laba referents ir, mana opas nebija, piemēram, kaut kāds endurance sportists vai kaut kas tāds, bet viņš bija boksers, viņš bija vispār, izdzīvs sportojis. Un viņš man 70 gadu vecumā varēja L-sitā apsēsties uz zemes un vienkārši parādīt, skaties, kā es māku, un vienkārši 30 sekundes pasēdēt. Un mans ir bišķīt nosēdies. Un es zinu, ka, jebkurš cilvēks, ja viņš ilgstoši kaut ko bišķīt dara, tu vari darīt daudz, tu vari bišķīt darīt, bet beigās tev tas kopīgā dzīves bauda, beigās, domāju, būs daudz foršāk. Paldies, Artur. Ļoti iedvesmojoši, jo mums šovakar ir auditorijā no gadu veca, topošā riteņbraucēja līdz pat, labi neteikšu. Juri, kāpēc? Ja? Tas pats jautājums. Kāpēc? Man liekas, bišķiņ savādāk nekā visiem, jo man tās sacensības, liekas, ka vienmēr sacensībās, man sacensības nav primārais. Man primārais ir parasti tie velo, ko mēs esam braukuši kopā ar draugiem. Jo mēs esam tādi draugu bariņš, 2, 3, 4, kas mēs arī parasti atrodam kaut kādas sacensības, un tad mēs
Varbūt pirmajās bija tā, ka tur stiprākie aizbēga, un tad mēs tur vienkārši no pakaļas. Bet tagad mums tas nosacījums, bet tas klusais nosacījums ir, kad nakšņojām vienā vietā apmēram, un tad to dienu arī tur izbaudām tā kā kopā. Un, es uzskatu, ka tas ir, tie, kas vēl nav varbūt to izbaudījuši, tas ir ļoti, ļoti forša lieta, kad tev nav tur jāiet uz bāru kopā ar džekiem, tur vienkārši jāiet kapā, tu vari paņemt uz rīteņu. Arī to var darīt, jo, protams, tu vari gaidīt savus draugus pie pizzerijas, dzert aliņu un tad meklēt vienkārši tuvāko pļauju, kur vienkārši nolikties un no rīta, iet pa kluso kempingā nomazgāties vai Normandijā, un tad... Tā šeit paskaidro? Mēs... Iedod metodi. Metodi. Mēs saprotu, tas piedzīvojumi paši, viņi rodās, principā, gan izvēl ne no kurienes, jo braucot tādus ilgos braucienus, ir bijuši visdažādākie momenti, sākot ar to pašu, kad, piemēram, braucam kempingā, nav vietas. Ko tu Latvijas, ko darīs? Viņš gulēs blakus kempingam, protams, paies tums laikā, vienkārši pārlīdīs pārsētā, vai atradīs kādu mazo sprauku, kur aizies notēlos, ka esi vietējais kempingists un vienkārši normāli nomazgāsies. Tas nav, vai arī otrs variants bija arī, kad es esmu vienkārši arī gulējis tādā, nosīt strojkai pie sētas un no rīta es domāju, galvenais ātrāk pamosties, pirms nav tie strādnieki atnākuši, jo, varbūt te nedrīkst to gulēt un tā tālāk. Bet no rīta, Džeks viens pirmais strādnieks, kā rāvaļā, tās durvis, tāds metāla, tā skaņa bija nenormāls, protams, bija augšā, es domāju, viss būs nākamais. Bet nē, viņš teica, ka negrib kafiju, un vienkārši atnes man kafiju, iedeva tādu kārtīgi cukurotu. Un tajā brīdī, kad tu ārā saproti, kad ārā ir, un tajā pašā laikā mēs tajā naktī gulējām atsevišķam. Katrs gulēja, mēs braucām 4, laikam, Normunds, es un Jānis. Un pirms kādu... Normunds, tu un Jānis ir šeit? Normunds šeit ir, zaļā teikraklā. Normunds pacēl roku. Jā. Tas ir apliecinājums, ka Juris stāst patiesi. Jā, un tieši tajā naktī bija situācija tāda, ka kāpēc gulēja pie pilsētas, tāpēc, ka Normunds izvēlējās, ka viņš nebrauc līdz pilsētai, viņš palika gulēt pļavā. Un tajā pļavas brīdī viņš atsūtīja bildi, ka viņam kaut kāds mošs bija izkods guļamaisam caurumu, iekods kājā. Tā kā vienmēr, kad... Tad redzam caurumu? Bija caurums. Jā. Bet arī, man Instagram arī ir video, kad tā situācija tāda vienkārši brauc pa nakti, tur kaut ir, un brauc, skaties, skrien kaut kāds, nezinu, tur dzelvoņčūska. Dzelvoņcūka. Un ko tu dari? Ko tu dari tajā brīdī? Tas ir tie delīrija, kad nav ēsts. Nē, tas ir. Nav ēsts, tas ir normāli, jo neej 3. dienā. Tu galvas padzerties ūdeni un visu. Un ko tu dari tajā brīdī? Tumsā. Kā tu met no strīteni un skrien pakaļ tai cūkai? Dzelvoņčūskai, jā. Jā, dzelvoņcūkai skrien pakaļ un vienkārši mēģina nobildēt vai nofilmēt. Cik viņi ātri skrien. Protams, pēc tam viņi palēd, lai viņi skrien tajā mežā, bet, tas viss ir tas piedzīvojums. Nopumpēt līdz nāvē viņu. Nevajag, nezinu, viņai arī notiek pulss augšā, kā tev. Bet, jā. Kāpēc to daru? Tas ir, man aizvār. Par terapiju un posttraumatisko stresu runāsim vēlāk. Jā, pēc šādiem braucieniem. Mīļie draugi, ja jums ir kāds jautājums mūsu četrotnei, šajā vakarā noteikti jautājiet, ceļiet roku, tā kā 1. B, nevis tā kā 1. A. Tur viss notiek rakstiski, un viss, kas mūs vēro tiešraidē, noteikti zem tiešraides, to mēs taču drīkstam ļaut cilvēkam rakstīt jautājumus, vai ne? Jā, jo tu uz viņiem atbildēsi pēc tam. Jā, droši, ja šobrīd ir kāds jautājums, droši, iestarpiniet. Nē, mēs zinām, ka latvieši ceļ rokas pie 3. dziesmas parastajā koncertos. Tas ir normāli, tas šis bija 3. jautājums īstenībā, jau tā kā droši var kaut ko jautāt. Ne? Ja nē, tad mēs ejam tālāk. Pirmās reālās nepārvaramās grūtības, kad gribējās teikt viss, čau, es šito metu mierā un nekad vairs es šo nedarīšu. Marika, tavs stāsts. Pirmā kalna pārēja. Bet tad ar geogrāfiju un ar Wikipēdiju, jo man jau par to nekas nav zināms. Nē, tad tur vietai Kur tas notika? Kirgistāna. Jā, tas... Šogad? Jā, šogad. Labi, ka tu esi šeit. Tāds tieši šī ceļojuma, šī brauciena kontekstā tāds viss, es vairs negribu, pirmā kalna pārēja, kad bija tumšs jau nakts,
nāca tālumā bija zibens, mākoņi, pērkons. Un jā, pārējie ir 3600 metri, kaut kas tāds. Protams, es jau neesmu pietiekami adaptējusies augstumam. Un tad, ko Toms stāstīja par to gulēšanu, tad tu vienkārši slēdzies ārā. Un kalns ir stāvs, un es stumju, eju, es atslēdzos. Stāvs, jā. Es tagad, tāds uz 2 sekundēm. Ok, tāds mazais īsi pagulēju, atkal stumju augšā, 10 metrus pastumju, atkal atslēdzos. Un tu biji tāds, jā, kāpēc es to daru? Ko es te daru tumsā, Kirgistānā, kaut kādā kalnā? Un tu biji tāds, es sāku domāt, kāpēc. Un, kad, Vai tev radās atbildi tur, vai viņi rodās šobrīd? Tagad, man liekas, tas viss bija baigi interesanti un baigi aizraujoši. Būtībā, vai mēs nevaram mazu pētījumu par sevi izdarīt, cik ļoti mēs izstumjam to, kas ar mums nepatīkams notiek, cīviši tas, ko mēs paši izdomājam, ka vajag. Zin kā, pēc tam jau tas atpakaļ atbraucot, tas sausais atlikums ir tāds, ka tajā braucienā ikdiena noreducējas līdz ēst, braukt, gulēt. Visi ikdienas trokšņi, internet, telefoni, e-pasti, viss ir kaut kur citur. Tipisks vīrietis, ēst, braukt, gulēt. Un tad vienkārši kaut kā. Un plusā vēl tajā vidē. Bet tu atceries to brīdi, kas tev ļāva pārvarēt pārgurumu, ķermenisku pārslodzi? Arī to, ka tu saproti, ka tu ģeogrāfiski atrodies kaut kādā nepunktā. Kas bija tā sudraba maliņa, tas silver lining, kas tev noturēja pie samaņas un pie darīšanas? Tāda no pragmatiskā viedokļa skatoties, es negribēju to vētru, to zibeni, to pērkonu, to lietu. Man bija jākustās. Un arī palikt pa nakti augšā, virs 3000 metriem ir augsti. Un tur vējš, un nav gudri tā īpaši. Un vienkārši jākustās. No tāda emocionālā viedokļa es vienkārši, es gribu zināt, kas ir aiz tā nākamā pagrieziena. Vienkārši, un tad kas nav īpaši vieglāk. Bišķi Tas ir vienkārši nākamais pagrieziens. Tas ir par to ziņkārību. Nākamais, un tas ir viss tā vide ir jauna. Es tur nekad neesmu bijusi. Un tas ir kaut kā aizraujoši. Starp citu par ziņkārību un par nezināmā pieredzēšanu arī jūsu pārējos stāstos. Mēs ar visiem šī vakara stāstniekiem esam vienojušies, ka viņi tādas pāris tēzes par sevi pateiks e-pastā un visur no jums dominē tas, ka kaut kāds nezināmais. Cik tas nezināmais ir? Dulais Dauk arī domāja kaut ko par nezināmo. Ja? Un šie stāsti ir arhetipiski seni. To mēs tev izlaidīšu šoreiz. Došu vārdu Jurim. Par tavu to lūzumu punktu un par to iniciālo pirmo grūtību. Zinu, kā es pat, ja man būtu prasa grūti, man liekas, tā grūtums, tas ir tāds sekundārs lietas. Vairāk tas, ka svarīgi saprast sev, kurā brīdī tev vajag saprast kaut kādu bīstamību. Cik lielu risku tu vari uzņemties uz kaut kādu attiecībā, piemēram, uz negulēšanu, attiecībā uz augstumu. Cik tavā gadījumā? Negulēšanu. Es izstāstīšu labāk vienu citu negulēšanu, tāpēc, ka es pēdējā skrēju PTL tādu distanci, kas ir nieka 300 km. Un tad 22,000 augstuma metri, kas bija augusta beigās apkārt Monblānam un vēl bišķīt. Un tad tur bija organizatora viena sieviete, kas atbildēja tīri par gulēšanas stratēģijām. Viņa teica, ka viņa principā pateica par to, pirmkārt, tev mājās gaida kāds, tev ģimene, otrkārt, neviens šo distanci nav beidzis bez gulēšanas. Treškārt, ja tu kādam stāstīsi par savu nosacītu, par savām, kas tev ir rādījies, tas ir vienkārši stulbākais, ko tu vari darīt. Tā kā tajā brīdī es sapratu, ka tas iepriekš, ko mēs esam darījuši, tas vienkārši ir stulbi. Tas ir, protams, tu vari vienkārši to pieredzēt, bet to, ko tu riskē, bieži vien tas nav tā vērts. Protams, ka tu vari pamēģināt, kāds ir, bet vienai tas pamēģināšana netikpat brīdi ir tas tikpat īsts brīdis, kā tu vienkārši aizmigsi pie stūres un kas var notikt. Un otrkārt tas, ka, ja tas notiek Latvijā, tu zini, ka tev ir grāvis un viss, tu esi iebraucis grāvī, nekas tur nav. Kalnos tu
tu grāvis nav, tur vienkārši ir mala, un tev vienkārši jautājums, kāds atradīs, neatradīs, kad atradīs, vai tev vispār būs ko meklēt. Tā ir tāda lieta, to gulēšana. Un tas ir tas risks, kas tev jāuzņemās un no tāda viedokļa. Tu atceries to pirmo, piedod, ka es pārtos, es zinu, ka tev tur ir vēl viens liels fails, ko stāstīt. To nevar zināt pirms pirmā piedzīvojuma. Par to var lasīt, par to var saņemt no draugiem impulsu, bet kad tu dodies pirmo reizi nevis tādā pārskrējienā, nevis tādā pamēģināšanā, bet pirmajā īstajā, kurā tu sajūti to lauzienu. Tu atceries, kāds tev bija sajūta? Nu, tas pirmais īstais, kurš tev tā kā inicijēja, kad tu saproti, ka, es atceros, sūdi būs, jā? Es pat mācu, ka nē. Varbūt tas bija piedzīvojums sacensībās, kas bija kaut 2005. Gadā vai principā senos laikos. Asen tas bija, jā. Bet šobrīd ir, man vairāk no tā no miega un otrs no augstuma. Jo tas augstums arī tā, ko arī minēja, kad viens tev paliek augsts, otrs, ja tev tas viss augstums iet kopā ar bezspēku, tad principā tur ir viens solis līdz tam, ka tu vienkārši vari palikt tajā pašā vietā. Un mēs, kas dzīvojam tādā plaknē, mēs bieži vien pat neesam uz sevi to pārbaudījuši pie kādiem augstumiem, pie kādiem vējiem. Mēs sākam funkcionēt daudz lēnāk, mēs vairāk nespējam sevi uzsildīt. Un tas ir tas viss riskantākais, ko vienkārši kurš dodās kalnos vai dodās ar to riteni kalnos, vai arī tev ritenis ir klāts, nozīmē, ka tev uz riteņa vēl grūtāk sasildīties. Skrienot, tu vari sasildīt daudz vienkāršāk nekā esot uz riteņa. Un tur var neņemt vērā visu moderno Gore-Tex, Šmortex, visu ekipējumu. Tas vienkārši notiek ar cilvēku. Jā, tas notiek ar cilvēku. Tev atcelst rociņas, tev atcelst no rociņām līdz alkonim. Un ne tajos augstākajos apstākļos patiesībā. Tev nevajag, tev vienkārši bišķiņ ap nulli un labu vēju un viss. Artur. Īstumā, turpinot to augstumu, tieši tā arī ir, ka mēs pagājušajā gadā sākām braukt tāds garāks brauciens. Mēs nobraucām to ar Aleksu arī 200-nieku. Un tas kaut kāds, arī pilnīgi braucamais aplis un viss ir kārtībā. Un es vēl joprojām braucu savu vienu ātrumu ričuku un viss ir forši. Un arī mēs Pagaid, tu brauc reliefu ar vienu ātrumu ričuku? Nē, mēs te patās pa Latviju. Mēs izmetām aplīti un arī tu vienkārši izlīst un ir kaut kādi plus 4 grādi kaut kas tāds. Un tev ir tikai viena vasaras bība kājās. Es nezinu, kāpēc man bija vasaras bība. Un tad tu vienkārši brauc un tu sāc salt un tu saproti, ka tev kājas pārvēršās par tādiem 2 stabiem. Un tad tev vienkārši sāk tā kā drebināties. Tad tu mēģini kaut ko apēst, bet tad saproti, es taču neko nepaņēmu līdzi, jo man nav nekādas somas, nekas. Es tādā pilnīgā kūka vaibā braucu. Un tad beigās tu vienā brīdī tu redzi, ka tev parādās visas tās augstuma pazīmes vien ātrāk un ātrāk, līdz tu tiec pie kaut kāda benzīna tanka. Un attiecinot uz pēdējo braucienu, neko tādu. Es jau biju gatavs tam, kas notiks, ka būs tas augstais laiks. Protams, viss drēbes un laika prognozes solīja vēl nedēļu pirms tajos kalnos visur bija virs 1500 metriem sniegs sasniedzis vasarā. Ne vasarā, bet septembrī. Un mēs domājam, ka mēs brauksim vienkārši slidināties pa sniegu. Un tad beigās mēs aizbraucām un dabījām pilnīgo 1000 karstumu plus 40 grādus un saules čulas un visu, ko var dabūt no īsta karstuma. Paldies, Artur. Man liekas, Tomam sieva atbrauc. Tās būs jābeidz, ja? Tom, tavs pirmais brauciens ārpus sporta karjeras, kurā tu saprati, ka tu esi izvēlējies kaut ko tādu, ko varbūt, ka nevajadzēja. Un ko tu pārlauzi un saprati, ka tu vari. Man laikam ir šajā sakarā vairākas tādas pieredzes. Skaidrs, ka pirmās, kad tautā saucamo noķert bālo, es esmu izbaudījis. Noķert bālo var daudz. Jā, bet uz riteņa arī ir. Kad tu esi pietiekami ilgas stundas pavadījis uz velosipēda. Noteikti neesmu pienācīgi dzēris un ēdis. Tas bija rudens. Tas bija rudens, un es braucu Rīga, Saulkrasti, Sigulda, otrā virzienā.
Un tad pie tiem salkrastiem es atceros, nu, kad tu brauc, tas bija laiks, kad es vēl ar šosejas riteni braucu, es braucu pa to šosejas malu, un tev, nu, tā kā nāk virsū, nu, tu īsti jūti, ka tu vairs nekontrolē, kā tu brauc ar riteni un sevi. Nu, kad sāk galva griezties, tas ūdens, kas tev ir, tev vairs neiet iekšā, un viss, ko gribās, ir kaut ko apēst, kaut ko saldu. Un līdz tiem ādažiem vēl ir gabaliņš, kad es zinu, kad man būs tas tuvākais benzīntanks, kur es noteikti nopirkšu kolu, snikeru, to bulciņu, un kas uzreiz iedos tev vēnā tos ātros cukurus. Bet līdz tam bija jātiek, un es vairākas reizes stājos ceļa malā, stāvēju, tā kā tur rudens vējš pūš, lietas līst, un nav jau kur paslēpties. Tu tā kā mēģini saņemties, tikko palika labāk, es atkal braucu. Es aizskūlos līdz tiem ādažiem, un es zvanīju savai mīļotējai, un es teicu, ka man ir tehniskas problēmas, un es netieku līdz Rīgai, un man vajag atbraukt savākt. Jo es zinu, ko es tajā laikā... No shame, vispār. Nu, tā ir tāda pirmā mazā pieredzīte, kad es pirmo reizi godīgi aplauzos, esot uz riteņa. Un tas notika šeit Latvijā par laimi. Bet tad, ja runājot par garajiem braucieniem, bikepacking un ultrām, mans pirmais tāda veida piedzīvojums bija, kad es braucu uz to Stambulu. Un tajā laikā mans treneris Jānis Mūsiņš, viņš jau man tā kā informēja un brīdināja, visticamāk, tev kādā 4., 5., 6. dienā būs tas rīts, kad tu pamosties un tu negribi kāpt uz riteņa, tu negribi neko darīt. Un es tā kā visu laiku braucot uz to Stambulu, iet jau 11. diena, un man netuvu nekas tāds nav, un tā arī nekas tāds nepiepildījās. Un es savā ziņā beigās aplauzos. Es aplauzos, es gaidīju, ka ir jābūt uz 3000 kilometriem ar 30 kilogramīgu riteni un ekipējumu, kaut kam tādam ir jānotiek. Nekas nenotika. Tad es piereģistrējos pirmajās sacensībās, uz Maroku aizbraucu. Un es domāju, tās ir sacensības, cits formāts, cits temps un cits prasības no tevis, un ka te noteikti tas būs. Un atkal tur vienkārši viss gāja vienkārši burtiski tā kā pēc diedziņa. Tas bija, un tad jau nāca Kirgistāna, kur tur gan tas ir joprojām, mēs neaplauzāmies, bet mēs tanī nepilnās 10 dienās cīnījāmies ar ļoti, ļoti daudz problēmām. Neviena problēma nebija tāda, ko mēs beigās neatrisinājām, sākot ar tehniku, beidzot ar veselību, atklāt sakot, vēdera problēmām no 2. dienas, un 3. dienā vienam ir sūdīgi, kad ir jāguļ 2 stundas vai stunda, 5. dienā ir otram sūdīgi, viens uz otru gaida, un tā kā tas pulkstenis tikšķi, bet mēs ar to visu tikām galā. Tas, ka nav ēdiens, ar to tu tiec galā, tas kaut kas saplīst, tiec galā. Un pēc tam, pēc Kirgistānas, es aizbraucu atkal uz Maroku. Man liekas, ka man ir pieredze jau liela, es esmu sagatavojies kā nekad, es esmu sagatavojis tehniku tik viegli kā nekad. Man bija ambīcijas, es neslēgšu, man bija trīnieks, sliktākajā gadījumā uz 5. Un ar ko tas viss beidzās? Tas viss beidzās ar pirmā vakara Instagram postu ar video, kur es ar drabošu balstiņu, ar slapjām actiņām stāstu, kas ir, mēģinu izstāstīt, kas ir noticis, jo es īsti pats vēl nesaprotu, kas notika, jo man vienkārši sāk sāpēt mugura. Iespējams, tā bija pārslots, tas bija viss kopā iespējams. Iespējams, tas bija kaut kāds draņķis vīrus, ko es biju noķēris Rīgā, jo es Rīgā tur nedēļu iepriekš ļoti slikti jutos. Likās, ka es esmu saaugstējies, varbūt tas bija kaut kāds slavenais vīrus, es nezinu, jo viss testi negatīvi. Bet tajā brīdī tu nesaproti, kas ar tevi notiek. Tev ir, tu saproti galvā, ka tu esi funkcionējošs, ka viss tev ir kārtībā, tu neesi tur, nogāzies no aizes vai kā, bet tev ir pašam pirmo reizi dzīvē sev jāpasaka, vecīt, tev ir jāapstājās. Un tas bija. Šeit ir ļoti labs punkts, kurā mēs varam visiem jums 4 pajautāt, ko jūs par sevi un par savu ķermenisko spēju un par savu spēju robežām paši no savas pieredzes esat uzzinājuši empiriski. Ja? Tātad, respektīvi, nevis tas, ko saka doktors, nevis tas, ko saka mamma, un nevis to saka
ko saka Wikipēdija, bet ko jūs par sevi uzzinājāt tādu, ka jūs pārvērtējāt un uzzinājāt kaut ko jaunu? Artur. Jā, es īstenībā varu paturpināt par tām muguras sāpēm, jo pagājušajā gadā sākās foršie banānu braucieni. Tu zini, kā tev jāsāk tulkot, tāpēc, ka tu jau iepriekšējā tekstā jau... Republikas braucieni, tas ir tāds community brauciens, ko organizē Toms, un viņi brauc pa visādām grāvelu taciņām. Forši braucieni ziemā, sniegs, rudenī, pavasarī, pa dubļiem, vis kaut kur. Un es domāju, ka man tik nereāli gribās izbraukt un gribās pievienoties, un būs riktīgi forši, un tikai 60 km, un noteikti būs riktīgi foršs vakars. Un es vēl tajā mēnesī biju izdomājis uztaisīt to, neatceros, tas bija kaut kāds Everyday October vai kaut kas tāds, ka tu katru dienu obligāti aizēji un izdari kaut kādu treniņu. Un tas bija jau sanāk kaut kāds jau 20. mēneša datums, bija diezgan jau vēss, man liekas, jau bija kaut kāds gandrīz sniegs, bet nebija. Un es pajautāju Tomam, aizdos man ričuku, viņš teica, jā, droši ņem ričuku, viņš man aizdeva. Un es paņēmu, mēs nevarējām pacelt sēdekli augšā, un tad es sapratu, gan jau ar to nepacelt to sēdekli arī es nobraukšu, viss būs kārtībā. Un es vienkārši braucu, un man kaut kādā 30. kilometrā vienkārši tā sāk sāpēt muguru, ka es nekad dzīvē vispār nekad nebija izjūtas nekādas muguras sāpes. Un man vienkārši pie kaut kādā 50. kilometra es jau Rīgā, un es vienkārši saprotu, ka es dēļ tām sāpēm tā kā vispār nevaru pabraukt uz priekšu. Un, jā, un tad man pagāja kaut kāds 3 dienas, un tās sāpes pazuda, bet es domāju, ka mācība toči palika. Kad, Juri? Jā, par sāpēm. Nu, par savu ķermeņa robežu, par tām zināšanām, ko tu esi uzzinājis ārpus teorijas, nodarbojoties ar to, ar ko tu nodarbojies, ko tu par savu ķermeni esi uzzinājis, tādu, ko tu pats empīriski esi uzzinājis, ko tu esi par sevi saprati. Jā, man parasti patīk tas, ka ļoti daudzām sacensībām prasa to medicīnas certifikātu, no ko ģimenes ārsts, lai parakst. Tas parasti tā ar tādu smaidiņu, tam ārstam prasa, ko viņi prasa, viņi parasti prasa, tev viss kārtībā, es jau zinu, ka jūs tāds aktīvs esat, un es saku tā, jā, un viņi uzliek to parakstu, un es domāju, johaidī, bet viņi nezin, kur mēs pēc tam karājamies, vai ko mēs darām ar to visu papīru. Tā kā, protams, ka svarīgākais ir saprast savu ķermeni, ko viņš ir, kurā brīdī viņš sāk streikot, un kurā brīdī viņš saka, ka tas ir grūti, bet tu vari iet tālāk, un kurā brīdī viņš saka, ka tas ir grūti, un viss. Jo man ir viena reize bijis tā, ka viņš pasaka, ka tas ir, principā deg sarkanās lampas, un nevis tā, ka ir varbūt ir vēl kāda sarkanāka, bet patiešām tā ir sarkanāka, viņš pasaka, ka ir stop, un no tā nevajag baidīties, vienkārši vajag izkāpt tādā, kā Toms teica, jo bieži vien tas, ka tu nostopē, un man pat bija kaut kāds skrējiens arī, kad es sapratu, ka man griezās arī galva, un viss bija slikti, jo aklimizācija nebija bijusi augšā, un tu vienkārši saprati, ka nākamreiz ar tu vari labāk tagad nostopē, un nākam, kad mēģina noskriet to gabalu, un pēc 50 izstāties, tas arī nav nekas tāds, kas, tas ir pilnīgi normāli, tu spēj izstāties, un bieži vien tas ir jāprot, jo tas ir grūti to pateikt sev, kad viss, ka tu tālāk neies. Protams, otrs variants var iet tālāk un nokrist, vai arī visādi var beigties, bet jāprot izstāties. Tas īstenībā prasa zināšanas, jo arī tiem, kas maratonam trenējas, tu saki pēc 50, ja? Maratons jau tāds nieks tev droši vien ir, vai ne? Bet tā ķīmiskā miskasta, kas ķermenī veidojas, viņai jāizvadās. Ir jābūt metabolismam, ir jābūt zināšanām par to, kā tev kurā vecumā kāda procesa notiek. Jo var uzkrāt diezgan bīstams cilvēki, kas neregulāri trenējas, piemēram, ja? Viņi cieši no tā, ka, no tās apātijas prātā, bet ķermenis saka nē, galva saka jā, un tur tā disonance arī rodās. Jā, bet vēl man principā ir viena tāda ļoti laba atziņa no Raimonda Dombrovska, no laivu vienu braucienu arī, ko viņš minējis, un kas man palicis ļoti apņā, kad viņš vienkārši pateicis uz džekiem arī, tas bija kaut kāds pavasara traks brauciens, un viņš pateica, vienu tekstu tikai netēlojam varoņus. Tas ir Raimonda senākais teksts, jā. Savādāk mēs tev celsim ārā un uz ugunskura cepsim tā kā cūku. Jā. Tad viņam... Pats ar rokas pazīst Raimondu Dombrovsku šeit. Cilts. Jā. Raimi, ja tu mūs redz dzīvē, jā, reku, mēs tev zinām. Jā. Raimonda ir sanācis būt arī pāri okeānam braucienos un tā. Jūs minat to mūžīgo izsalkumu. Jā. Un es zinu, ka mūsos visos ir kaut kāds mūžīgais izsalkums. Protams, ka mēs esam izlaidušies, mēs vairs nezinām, kuru filmu Netflixā izvēlēties un ko voltiņā pasūtīt. Jā, un tā, mēs esam tādā. Bet kas ir tas brīdis,
par ko jūs esat visvairāk sapņojuši, nu, visdebilākais ēdiens, visgrūtākajā situācijā. Es nedošu jums idejas, paši pastāstiet, Marika, tu sāc. Nu, respektīvi, Visdebilākais drausmīgākais, es nezinu, no siļķi ar šokolādu kopā. Man pilnīgi vienalga, bet, kādas ir tās ēdienu halucinācijas, kādas jums ir bijušas tajos visgrūtākajos, neizturamajos brīžos, ka jums jau no tām želējām nāk zila sviedra ārā? Man bija ar slāpēm tā, ka arī tādā Kirgistānā tā pēdējā diena, pirms es izstājos, arī bija 2 dienas, nebija nekur iespējams uzpildīt ūdeni. Tur bija viens robežs, checkpoints pie Ķīnas robežas, un es pat tiem robežsargiem jautāju, vai jums te ir ūdens? Nē, nav mums. Pirmo reizi man tagad ies vispār. Un tad es tik kustos uz priekšu, un es sapņoju. Es nonākšu tajā nākamajā miestā, tajā ciemā, un es izdzeršu visu, kas būs tur tajā veikalā. Visu. Kolu, ūdeni un visu. Pa ceļam es satiku, apstādināju turistu džipus. Viņiem bija ūdens. Tu viņus visus apstādināji? Bija tāds vien. Tas bija tāds ceļš, kur arī tur 3 mašīnas pa dienu pabrauc garām. Tad tās 3 bija tie turistu džipi, un viņi apstājās arī, jo viņiem interesanti, ko es te vienu pat meiteni daru, un tad kaut kādos kalnos. Un tad, viņiem bija ūdens. Tad man nebija tāda pavisam kritiska situācija, bet man ļoti gribējās tur to ciemu veikalu. Bet cheese-eats un Kentucky Fried Chicken. Kirgistānā. Bet nē, es domāju, tavā iztēlē. Iztēlē, jā. Bija arī tā, ka tā pizza, piemēram, ir bijuši Kas gadījumi. ir tā pizza? Pizza, tā ka tev vislielākā pizza. Drīkst pasūtīs ar citu, jā, tu šeien ved. Visiem tiem, kuriem jau siekals teik. Tom? Par ēdienu es zinu, ka es nenormāli daudz domāju, tad, kad ir bijušas tās vairākas sacensību pieredzes, jo tad tu tomēr esi citā režīmā, tu atļaujies kaut kur neēst, kaut kur iekonomēt laiku, jo tev ir jāmaut. Bet es atceros pirmajās sacensībās Marokā, es braucu, un tā jau notiek kāda 4. diena aiziet, un tu domā par mammas pankūkām. Tu domā, fuck! Kā es tagad vienkārši... Paskaidro tuvāk par mammas pankūkām. Par mammas pankūkām. Mammai ir tāda super panna. Es pat, viņa ir no laikiem, kad es vēl nebiju. Tā panna ir no tiem laikiem, un uz tās pannas tā ir vienīgā, kur var izcept tādas plānās pankūkas. Un tas ir, es tiešām par tām pankūkām Marokā ļoti daudz domāju. Un kas pats labākais? Krepes, jā. Jā. Un kas pats labākais tajā laikā, kad es lidoju no Marokas uz mājām, man bija jālido caur Londonu, un mamma bija aizbraukusi ciemos pie māsas uz Londonu. Man bija 3 stundas Londonā jāgaida nākamais reizes, un mamma atbrauc uz lidostu. Man satikt, viņa sācepa pankūkas 4 no rīta kaudzi, ko es lidostā ārā. Mēs ar mammu sēdējām, un mēs dzērām vīnpudeli, un es vienkārši apēdu, nepārspīlējot tādu kaudzi ar pankūkām, jo pēc tam ultragonkām, pēc Marokas nebija tik traka, bet, kad mēs ar Jānu atbraucām no Kirgistānas, man 2 mēneši bija, man bija grūti tikt atpakaļ normālā ēdiena režīmā. 2 mēneši. Man bija dienas, kad es 2 reizes dienā braucu pusdienas laikā. 2 reizes dienā braucu uz Stokpot ēst, es aizbraucu, es atbraucu atpakaļ, un pēc stundas es vienkārši, tu nevari neko smadzenēm pateikt, tu gribi braukt atkal ēst, un es aizbraucu 2 reizes paēst. Un 2 mēneši, pagāja tie 2 mēneši, un tad es tikai jūtu, kad es esmu atgriezies tādā normālajā ēšanas režīmā. Un tas gan bija laikam pirmais brīdis dzīvē, kad man likās, ka es beidzot palikšu resns. Jo, tik daudz ēdot. Kurā vietā uz sevis tu varētu palikt resns? Es tik daudz ēdu, man likās, nevar nepalikt resns, bet par laimi vēl nepaliku. Tāpēc ir jābrauc uz nākamajām. Varbūt. Man bieži ir gadījies, Toms atbrauc, viņam tajā kabatiņu kreklā, kas jums tur ir tas drausmīgais. Tur ir kaut 2 tās rupmaižas šķēlītes. Pirms es nesāku dienēt zemesardzē, es nezināju, ko nozīmē rupmaize. Cik daudz rupmaize var iziet. Toms man to
iztāliem rādīja. Artur, ne, Juris ir pagrābis mikrofoniem. Jā. Nu, par savām ēdienu halucinācijām. Ne, man pēdējā asociācija tikai arī ar pizzu ir. Kad tā bija maz kaut kāda viena diena, kad tu nebija ēdis principā neko sakarīgu, un tad tev teica, ka kaut kur lejā tā pizzerija, un tad bija kaut kāds vakars, man liekas, iespēja bija, kad būs cieti, jo iepriekšējā bija, laikam, jau savu krāsni iztīrījusi, un tas arī bija tā situācija, tad iebrauc iekšā tajā pizzerija, protams, ka tu neesi vienu nakti gulējis, ko dari pasūt, un uzreiz parubies pie tā galda. Miltos. Jā, bet jā, un tajā brīdī, kā tu jau nāk tas oficiants kaut ko saka, un tu, protams, es negūju, tu tikai tā kā, biji šeit, pieresi, tā kā atbalstījis, jo tu domā, kur tālāk braukt, bet, tas nebija, bet bija ļoti forši, tajā pizzerijā bija viens džeks, kas bija iepriekšējā dienā finišējis, viņi svinēja, un viņi zināja, ka es vēl neesmu finišējis, man vienkārši vajadzēja pārbraukt pār kalnu, viņam kaut 40 tur augšā un lejā, un viņš man, protams, izmaksāja Rīgas Sigulda cīk. Jā, viņš man uzsauca to pizzu un teica, tiekamies rītā pie garda, un tā kā viss bija baigi forši, bet jā, bet tā sajūta, ka tu ēd ar to pizzu, un tu vienkārši jau to gribās ēst, un tu vienkārši ar vienu acu tā kā jau saproti, ka knabā, bet tā pašā laikā tu negribi, vienkārši savu to cieņu zaudēt pie tā, ka kā tev var nākt miegs, jā, jo tev ārā ritens, un tev vienkārši ķiveri un viss brīles baigi, un tagad tu vienkārši tagad rubīsies ārā, bet, tajā brīdī tu esi vienkārši bezspēcīgs, jā. Bet ko, tie kumosi, tajā izsalkumā Garšīgi. un tajā jā, garšīgi, bet vai viņi nenoštopē? Nē. Nē, tā štopi nav, tas ir stabili, tur bez variantiem. Un otra lieta ir, ko man vēl teica par to izsalkumu, kāds tā var būt. Man bija arī, pirms 2 gadiem arī bija skrējiens, bija TDS, kur ir 150 km arī pie Šamanī. Un kaut kādā pusdistancē nāca pretī viens Latvijas, tāds valsts kulpa. Un viņš nāca un viņš dzēra aliņu. Un viņš tā pa jokam, tu skrien pretī, tā čau, viņš saka, negrib aliņu. Un es tā kā, un tev piedāvā nekurienai aliņu. Un tu domā, kāpēc ne? Un tā bija kļūda. Tā bija nereāla. Bet tu taču šampaniešu maratonu Nordam paprasa. Jā, šāms un vīni, to varētu pamēģināt, bet pustukšā dūšā iekapāt 2 mūtes, es iedzēru 1 muti, tā kā norīta. Es tev tāpēc prasīju, vai, Nē, pēc tā liņa bija graudi jau tie paši? Nē, pēc tā liņa bija toči tā, ka likās, ka nekā ne, bet to, Paldies, Juri. Artur. Man laikam nav bijušas tādas, mums īstenībā bija tagad šajā pēdējā tripā, jo mēs braucām jau kaut kādu 3. dienu. Tās pirmās 2-3 dienas it kā bija pēc grūtības grūtākās, jo tur kopā kaut kādi augstuma metri ap 3000 jāsavāc, un tad arī kaut kādi 100 pār kilometri dienā, un tad jau minēs jau kaut kādu 3. dienu pēc kārtas, un tad vēl iepriekšējā vakarā saprot, ka īsti neesi neko labi paēdis, un nākamajā dienā tev ir gumija končs un elektrolīti un viss saldējis, un es tikai to saldo ēdu, un mēs abi ēdam. Un tas čoms, viņš jau vienreiz ir labi pavēms no tām bulciņām, jo viņam jau vairs viņas neiet iekšā. Un tad mēs tā kā domājam, mēs tagad uzmīsimies augšā, un tur noteikti būs kaut kāda tā vietiņa, kur būs tas buljoniņš un buljoniņš, kaut kāds buljoniņš. Uzbraucam augšā, visi cieti. 3 reizes viņš pateica buljoniņš. Jā, vienkārši gribējās tā to buljoniņu. Un tur bija ļoti daudz reizes, jā, un mēs runājām par to buljonu, un tā mēs nobraucām līdz vidusjūrai, un mēs tā arī nedabījām nekur nekādu buljonu. Buljoniņš nebija vairāk. Vai, ak, dievīt, ētīt, jā. Paldies jums, mīļie draugi, jo to izsāku. Pacēr rokas īstenībā auditorijā, kas ir bijuši tajā punktā, kur rādās pizzas un hamburgeri un vecās mammas pankūks. Droši, ja. Es esmu tur bijis, ja. Vienreiz, varbūt 2 reizes, bet tā nav laba vieta, kur atrasties, bet ļoti derīgi, kur saprast to, ka leduskapis ir pārvērtēts pēc 9, vai ne? Vai pēc 6, es nezinu, kā nu kuram. Mīļie draugi, jautājumi mūsu četrotnei ir? Jā, lūdzu.
mūsu tiešraides skatītājiem, tad mums ir jautājums no auditorijas. Jā, tad pats trakākais, ko jūs esat ēduši, te cilvēks līdz stropos iekšā, ja? Un ēdz gliemežus. jā, francūzes, jā, atvainosim viņam. Marika. Pirmais nāk prātā Peru, arī lielceļš un tur ciemi pilsētas ir tur kilometriem tālu, bet tur tāds standiņš ceļu malā ar ceptām jūras cūciņām. Ar viņas neskrien. Ceptas jūras cūciņas. Cik tas ir legāli? Peru tas ir tā kā... Tom tev ir iespēja. Starp citu. Nebija tik liels izsākums, es tā sapratu. Es redzēju tās jūras cūciņas, es sapratu, ka, labi. Bez kažociņiem. Bez, jā. Es laikam, es nezinu, man nav bijis laikam vēl tas levels, līmenis sasniegts, kad gribās ēst gliemežus, vai arī es kaut kā sevi līdz pēdējiem, kamēr nedabūju vienalga to, kas ir ēdams, un es varu izvilkt, iespējams, jā, es nezinu. Nav bijis traki, ir vienkārši, jā, kad tu neesi ilgi ēdis un vienkārši domā un ceri. Visu laiku ir tāda cerība, ka tur būs. Un, kaut kas. Un tā cerība mijās ar tām šausmīgām ilūzijām, ka tur būs tas un tas un tas, un es aiziešu nopirkšu to un to, un vai pasūtīšu to un to, un, protams, nekas no tā beigās nav. Un es atceros, Kirgistānā mums bija tāds garš nobrauciens, un tu lejā redz to pilsētu, un tā bija pa ilgiem laikiem salīdzinoši liela pilsēta, un viņā tā kā lēnām tuvojies iekšā, viņa tādā plaknē, un tas taisnais ceļš tā kā vēd, no sākuma man likās, man rādās, ka tur ir ceļa galā burgers. Bet tad tiešām tu brauc. Es teicu. Nē, bet man nerādījās, jo tur bija tiešām, T-veida krustojumā, un tad ēkai bija milzīgi izkārta un tāds hamburgers. Un es saprotu, ka es paprasu Jānim, viņam arī tas pats rādās. Es saprotu, ka vai mēs esam abi pilnīgi idioti, vai arī tur tiešām ir burgernīca. Bet mēs piebraucām tuvāk, un tu saproti, ka pirmkārt tā vieta jau ir pāris gadus slēgta. Tur vienkārši svilpo vējš, ir palikusi tikai tā milzīgā izkārta, burgeri izkārta, tur iekšā nav pilnīgi nekā. Otrkārt, tādā pilsētā, pilsēta, tā jau bija pilsēta, visu pēcpusdienu nav elektrība. Arī visos veikalos, kas tur bija, 2, nav elektrība, un tur nav nekas augsts ledskapī. Tas viss ir kaut kur aizvākts, ierakts zemē, jo viņiem nav elektrības, viss ir atkusts. Un nekas silts arī, protams, nav, jo nekas silts nevar būt, nav elektrība. Un mēs kaut kādus Snickerus un Haribo nopirkām tur kaut ko tam līdzīgu un neko iedzīgu neapēdām. Bet bija laba ilūzija, ka tur būs burgeri, friškas, kola un dubultā. Un... Lūk. Jā. Lieciet savu tagad wishlistu, jā. Artur. Es laikam braucu ar riteni. Es nedomāju, man nav laikam sasniegts vēl tas līmenis, jo visi tie braucieni, arī kāpieni un gājieni, visur, kur visur ir vietas, viņi pārsvarā ir tādi, ka tev ir uzlikts tas gala punkta aptuvenais mērķis, kur tev katru dienu ir jābūt. Un tad tu viņam apmēram mēģini tā kā pieturēties klāt, bet es domāju, ka, ja kādreiz dzīvē sanāk, tu noiet no tā mērķa un no tiem gala punktiem katru dienu vai pa vairākām dienām, tad būtu jāsāk pielietot kaut kādas metodas. Jā, protams. Man viss ģimene ir bednieki, tā kā... Es vienkārši, varu tikai attāli reflektēt ar to, fizisko pārdzīvojumu, ko ķermenis un prāts piedzīvo, apziņa, ka tā ir zona, kurā tu ieeji. Ja? Un ir kaut kādi burvju mājieni vai kaut kādi burvju elementi, kas tev to zonu izjauc. Piemēram, zemesardzē ir viens konkrēts vārdiņš, ja? Ka mācību beigas ir vārds endeks. Un ja to pasaka seržants vai to pasaka mācību vadītājs, tevi nemūžam nesavāks apakaļ tajā konsistencē, kāds tu biji mācībās. Tad, kad tev pasaka vārdu endeks, tu vienkārši uzredzīt. Ja? Un tajā brīdī ir ļoti grūti. Ja? Un kamēr tev to vienu, to triggeri, to Pavlova, ja? Sunīšu nosacījumu refleksu neiedod, tikmēr tu esi tādā
neizturamības intensitātē. Un es pat nezināju, ka es varu tik daudz. Un varu nenormāli daudz, ja vajag īstenībā. Un šajā gadījumā, piemēram, halucinācijas, jeb domas par labu ēdienu, viņas var noraut arī tepat dienējot. Īstenībā. Juri, tavs Ēdienas? Tavs mushroom trips, jā. Nē, es zinu, ka arī miegs nācis, ka es pirms attiecībās ēdu citrons. Un tad bija tas citrons. Ko? Man bija līdz citrons. Priekš kam? Nu, vienkārši to nāk miegs, vienkārši tu viņu ko dara ēd. Un es pat zinu vienu vietu pie Burtnieka ezera, tāds zemes ceļš, kur es vienkārši vienreiz spiedu acīs viņas. Teicu, man nāk miegs. Tā kā, tas ir tikai ja tu esi komandā. Jūs visi to dzirdējāt. Ja visi mīn un tu nevari pamīt riteni, tāpēc, ka tev vienkārši nāk miegs, vienkārši tev bija citrons. Un tā kā tas, jā. Tā. Bet, aplausi! Bet tas bija ļoti, ļoti sen. Nopietni. Tas bija pasen. Kā tev? Tu redzi mani tagad? Es redzu, jā. bet nopietni viņam bija efekts. Nav tā, ka nav. Jā, tā kā... Jesus. Šķilijot nebija tajā laikā. Bet jā, citrons bija. Bet es zinu, ka vienreiz bija baigā problēma, jo man bija citrons līdz, nebija nādas līdz. Tā kā tas ir. Jo man, jā, es esmu nopietni no tiem cilvēkiem, es aizmidzis laivā airējot, mēs esam aprauši vākā kaut kādā gaujā arī piedienas sadarbībās, jo vienkārši uznāca miegs. Un tas ir riebīgākā lieta, ko laivā, ja tu miec cieta, vienkārši norausties tā, ka tev... Tas ir drausmīgais. Tas ir tas, ka tev lietojums pieskarās. Laivā viss riebīgākais. Uz riteņu var stāvus aizmigt, sardzē. Un tad brīdī, kad ir tas pamodinošais, tas ir drausmīgi. Stāvs, kad tu guli, tad vienkārši... No stirdi var aiziet. Nē, tu vienkārši ej uz vietas. Viss komanda aiziet, un tu vienkārši uz vietas tam miņējies, ko dara guli. Tā, lai mēs neaiziet dziļajās iterācijās. Jā, paldies. Paldies. No manas puses ir vēl viens tāds noslēdzošais jautājums, tāda sadaļa, jo es vienmēr skatoties uz Toma riteni, tā, ka viņš kaut kur dodās projām, es nekad neticu. Viņš man rāda to karti, tos kalnus, to attālumu, tās temperatūras. Es neticu. Un viņš man šodien atsūtīja bildi, kur viņš man ar bultiņām ir sazīmējis, kā katru to paku sauc, kā viņi tur paiet apakšā. Tātad ekipējums, ja? Mēs šobrīd šeit runājam ar absolūtajiem minimālistiem. Un Tom, varbūt es šoreiz gan gribētu sākt ar tevi, jo tavā gadījumā mūsdienu izaicinājums ir visu gadžetu pielādēšana, visu vadiņu par rokai būšana, un es vienkārši no armijas to redzu, ka mūsdienas pielāgojas tādai, viss ir izdomāts stadijai, ja? Un līdz ko ir bardaks šajā visā, tad tas cilvēks, viņš ir 2 soļi iepriekš. Toma ritens un Toma nodrošinājums, man liek domāt, ka to nedara dzīves cilvēks. Dinamo 11 omu uz kilometru, ja? Tā tur ir vēl kaut kas. Es pat nejautāju par guļamaisu vai par hamoku. Tās tādas vienkāršas lietas. Un es pat nerunāju par ogļhidrātu saskaitīšanu uz konkrētu distanci, bet par to pārējo. Kā tas viss var satilpt tā, ka tevi es atvainojos, tā kā atcerieties, kādreiz bija tā reklāma, tiem, kas 90. dzīvojuši, ja, kas ievieš paketes reklamē, ka no sāna neredz. Ja? Tomu no sāna neredz, tā ka viņš ar riteni brauc, viņam viss ir līdzi. Un tagad lūdzu paskaidro. Tur nav ko baigi paskaidrot. Tev ir vienkārši jāsaprot, kur tu brauc, ko tev vajadzēs. Iespējams jāsaprot, kāda varētu būt zemākā temperatūra, kāda varētu būt augstākā temperatūra, kas arī maina. Kāda varētu būt paši sliktākajā scenārijā, draņķīgākie klimatiskie apstākļi. Un tad to izšķetinot, tu saproti, kuri ir tie, tie itemi, tās lietas, sākot ar apģērbu un beidzot ar vietu, kur tu guli un ko tu ēdi vai no kā tu ēdi. Es neesmu tev redzējis snugpaku, guļamaisu, jaku vai kaut kādu telti līdzi. Tev tas viss ir šitādā plānumiņā zem aizmugurējā sēdekļa iekšā. Jā.
Man pēdējā braucienā es pats bišķiņ pabrīnīju, nevis pabrīnījos, bet pasmaidīju par to, ka baigi labi viss salīdi vienā saddlebagā 10 litros. Man bija iekšā telts vienvietīga, man bija guļamais, man bija matracis, man bija Primus Jetboils. Respektīvi, brīnum produkts. Es par sevi smējos, kad man aizmugurē ir guļamistaba ar iebūvēto virtuvi. Man tur ir viss gulēšanai. Es pat tur beigās ieliku vēl rain jacket, ko man nevajadzēja, un man viss tas salīd vienā somā. Bet tad, kad ir atšķirība liela, tad, kad es braucu šādā atpūtas braucienā, pats ar sevi pavadīt laiku un aizbraukt no punkta A uz punktu B, un ir atšķirība liela, kad tu dodies sacensībās. Uz sacensībām tu brauks ar vieniem bibšortiem, te es braucu ar 2. Sacensībās tu izšķiros katru to itemu un 5 reizes pārcelās, vai tiešām tev to vajag. Jo tur tas svars, tad, kad tu minies pret to sienu kalnā augšā, tu jūti katru to grāmu. Marika, tu esi redzējis Tomu riteni? Esmu, jā. Kā izskatās? Es tavu riteni neesmu redzējis, kad tu dodies. Mans ritenis ir bišķiņ apkrāmētāks. Bet man, jā, arī es jau sāku tos ceļojumus, man arī ritenis ir pārlādēts, man ir ziemsdrēbes, vasarsdrēbes, tam gariem ceļojumam bija. Un tad es tā arī tagad citiem ceļojumiem, jā, es tagad visu metu nost. Tā filozofija, kā es pieeju, lai pakotu riteni, ir tāds, ka visi var būt prom, paliek mājās. Tos es nepakoju līdzi. Visi var būt, varbūt vajadzēs, varbūt nē, tas viss paliek. Bet arī vēl man ir tāda, ka pieeja, varbūt ir kaut kāda lieta, kas ir lielāka un svēr vairāk, bet viņi, piemēram, guļamais, man ir kaut kādi 900 gramu guļamais, bet es zinu, ka es mīnus 15 grādos mierīgi varēšu gulēt. Tas ir tas, es vedīšu bišķiņ smagāk, bišķiņ lielāk guļamais, bet es zinu, ka man būs komfortabli. Artur? Jā, par visu to ekipējumu bija īstenībā rīktīgi interesanti pārbaudīt man pašam, jo man šitam braucienam bija uzlikts sev tāds mērķis, tā kā man patīk vispār iemūžināt visu to sportu un outdoor un vispārējo. Tad es biju izdomājis, ka es gribētu paņemt līdzi to lielo kameru, un tad es sapratu, ka man īstenībā ričkā nemaz viņu nav kur ielikt. Un tad es biju jau izdomājis kaut kādu setupu, kā es to kameru visu laiku vedīšu uz muguras. Tā es arī viņu visu to braucienu novedu uz muguras, un līdz bija vēl viss priekš bilžu apstrādes, arī tieši tādā pašā somņā kā Tom somā. Un jā, beigās es biju pats riktīgi patīkami pārsteigts par to, ka ir iespējams visu paņemt līdzi, un ja arī uznākt lietas, un ja būtu slikts laiks un augstāks, tad arī tam visam var sagatavoties un to visu var izdarīt. Un vienīgais ir grūti tas, kad tu vakarā gribi sataisīt tās bildes un ielikt jau nākamajai dienai cilvēkiem, ko redzēt, tad tev draugs jau 2 stundas guļ, un nākamajā dienā bet tā enerģija, kur kā tu lādē, tāpat kā Toms ar Dinamo? Nē. Mundulu? Nē, es domāju, ka, ja būtu tāda tipa brauciens, tad būtu, jā, visticamāk, tā būtu jādara. Bet, jā, vakar viss mums bija tā kā ar pieturpunktiem. Tas nebija tā kā ar teltīm palikšanas. Bet tik un tā ir interesanti to darīt un mēģināt izdarīt tad, kad tu mēģini 2 stundas ilgāk palikt augšā, tad 2 stundas ātrāk celies no rīta un beigās paguli arī kaut kādas 4 stundas. Paldies. Juri. Vēl mazākas somiņas. Nē, man ir parasti diezgan daudz, ja salīdzinot to, kas citiem, man ir daudz apģērbs, bet es vairāk tā kā skatos otrādi, kad es ņemu parasti līdzi sūdīgāko guļamais, kāds man ir, jo viņš ir vieglākais. Un tad iedomājos, ka es vienkārši varu gulēt tajā pašā kaut kādā vieglajā dūnu jakā, kaut kādās drēbēs. Maksimāli patiešām, tev ir viena kārta līdzi, ko tu zini, ka tādā Itālijā, kur tu vienkārši viņu pat dienu var izmazgāt, tu pabrauc tādā puskailajā variantā, vienkārši viss tev izžūst un tur baigi daudz, ka neies. Un otrs ir tas, kas ir tāds atsākas lietas, kas ir viena no svarīgākajām, protams, ka ir savas bateriju pakas, kas ir, tā tev ir dzīvība un nav bieži vien. Jo zini, kā palikt bez baterijas pakas tumsā un viss tev iet tikai uz to. Bet otrs ir, protams, ka ir tie USB savinieki. Šodien bišķi paskaidro, jo es zinu no Toma, tad respektīvi tu izvēlies, vai tev naktī nebūs gaisma,
vai pa dienu nebūs gadgetiem, GPS-am, visam pārējiem enerģija. Ja? Respektīvi, cik tas liels enerģis, cik daudz tev to bateriju vajag, nepiekļūstot pie rozetes? Jā. Nu, vislabākais bija tas, ka pēdējo to PTL, ko mēs skrējām, tur bija nolikumā rakstīts, ka vajag līdz baterijas, lai pietiktu nedēļai. Oh, labi. Un tajā brīdī... Armijas izteiksmē tie ir kilogrami. Jā, tas ir ok. Blenders palika mājās. Blenders palika mājās. Jā, tas ir ok. Mēs startējām divatātajā komandā. Es domāju, ok, viņš nesīs baterijas, nes visu pārējo. Bet, protams, ka tā nav. Tas ir vienkārši, parasti uz tādu 5 dienu braucienu to 20,000 aķi mierīgi var izvilkt. Un tā kā man patīk braukt pa tumsu vai arī skriet pa tumsu, tā kā, protams, ka tas daudz saka, neko tu neredz, neko, bet, tā maģija tomēr tajā tumsā ir, un bieži vien labāk arī, ka tu neredzi kaut ko. Tā kā. Mīļie draugi, paldies! Jautājumi! Lūdzu! Mūsu tiešraides klausītājiem pateikšu mikrofonē. Tātad jautājums ir par to tehniski izaicinājumu. Ja? Tātad atslēdziņas, riepas, pumpļi, ritiņu nodrošinājums un izaicinājumi. Par to es saprotu, ka tam jautājums ir par to, vai tam visam var nodrošināties 100%. Ja? Jā, bet vai ir bijuši faili? Jā, kas ir... Jā. Populārākā lieta ir, ka tagad brauc bezkamēr riepām un šķidrumu iekšā un tev forši izšauja kaut kur pirmajā dienā no 8 dienām. Un tad tu vienkārši esi netīrs kā lops, protams, un tās līmes. Ja tu, pirmais, ko dari, tu sapumpa iekšā visu to šķidrumu, kas tev ir līdz bijis. Un Toms man iedeva abām riepām, es, protams, visu sagrūdu iekšā vienā. Talks nekāds nebija. Pēc tam tu brauc pie katra ezera pārbaudas, pasties, ka tev vienkārši nobrauc pusdistanci, pus tās dienas distanci ar pustukšu riepu. Es domāju, ka tev tā riepa jau pat jau apvalks, jau čupā. Man ir bijis tā tīri tajā divaida arī, ka tad to dienu brauc, to riteni tā laikam pasties, es saprotu, ka tev nesādās pārslēdzēji. Un tas, ko tu izdarīji, bieži vien ir tādas iekšējās grupas, kas brauc tajā gonkā un tu uzjautā vienkārši, kur tuvākais servis. Man tā bija arī un vienkārši pusdienas servisā ritenis pa brīvu, Džeks sataisa tev un tu tajā pašā laikā groziņu riteni pabraukājies pa pilsētu. Protams, skats jau arī amizants, bet tu vari teikt, ka tu brauc ar to riteni tajā gonkā. Tikko izmazgātā guļamaisā. Pārējie? Man nāk prātā laikam pirmais, nav bijis tā, kad neesmu ticis līdz tam punktam, kad nav varianti pilnībā. Man ir bijusi reize, kad tas ir vēl 500 km pirms finiša, tev riepā ir 2 cm liels caurums un tu saproti, ka tev nav otras riepas, tev ir rezerves kameras, bet tu to kameru nevar likt iekšā, jo viņu uzpumpējot uzreiz uzies gaisā. Un man ir vienīgais lielais tāds super liela izmēra ielāps, ko es biju plānojis vispār neņemt, bet man Brooklyn's meistars Tomas teica, varbūt paņem šo arī. Es tā uz viņu paskatījos un man tik liela ielāpa toču nevajadzēs. Un beigās tas bija vienīgais ielāps, ko man vajadzēja visās tanīs sacensībās, un viņš man izglāba. Es uz viņu skatījos tās 4-5 dienas, jo tas riepas caurums bija tik liels, kad uzliekot to ielāpu, bija tāds gandrīz 2 cm burbulis uz sāna riepai. Viņš man netraucēja braukt un neskārās pie dakšas, bet es viņu katru mīļu brīdi redzēju. Es neesmu ļoti ticīgs cilvēks, bet tās 5 dienas es nezinu, ko es pielūdzu un domāju visu laiku, kad fingers crossed vecīti turies par ielāpu domājot. Bet tad es tikko atcerējos, ka laikā, kad es vēl braucu ar šosejas riteni, es kā visu laiku, tad vēl nebija ķūples, baigi aktuāli ceļu šosejā, un visu laiku ar kameru līdzi, rezerves kameru līdzi, un mēs braucām treniņā, un tad pēkšņi bija tur, nieki tur 2 km, ok, paņemsim šito grants posmu, 2 km, un tad jau atkal būs asfalts. Protams, es dabūju uz kaut kādu akmeni sitienu, un man ir jāmaina kamera. Es saprotu, ka es esmu paņēmis nepareizo kameru ar īso ventīlu, un man tas ventīls nemaz neiziet manam diskam aplocēji cauri.
Ielāpi nav, jo tev ir it kā rezerves kamera, tu nekādīgi nevari viņu saremontēt. Tas bija brīdis, kad es vecējai tukšajai caurējai kamerai uzsēju mēsglu, maksimāli maziņu tādu cilpu veidu mēsglu. Bišķiņi nācās viņu iestiept, un es viņu iemānīju riepā apakaļ, un ar mēsglu aizbraucu atpakaļ līdz Rīgai, izbraucu kārtīgi treniņu līdz galam, un vēl 2 dienas par Rīgu ar to riteni, ar to mēsglu nobraukāju. Tad gan es pēc tam viņu nomainīju. Tā kā, izejas vienmēr ir tikai jāatrod radošs risinājums. Artur, Marika? Man arī riepu stāsts ir. Es tikko biju Meksikā, tikko biju uzlikusi ritenim jaunu pakaļējo riepu, švalbi, ļoti fancy, skaisti un tā. Es braucu pa ceļu lejā, tā kā lejā no kalna, un tur ir tāds metāla gabals, ko es pamanīju pēdējā brīdī, un man riepā ir sānā, tik liels tāds jauna riepa un tik liels jau pušums. Un es arī kaut kā salaboju, man bija tā kā ielāpi no iekšas, es saliku no āras un tā. Un beigās man tā riepa noturējās līdz pat Argentīnai. Tā. No Meksikas līdz Argentīnai. Bet tas bija tāds, man ir tikko jauna riepa, un tad uzreiz jau tā jau puša jau pāri. Artur? Man laikam nav tāda neordinārie stāsti, bet vienīgais, kas ir, kad braucot tagad, cik to visus lielos gabals es esmu braucis, agrāk es braucu par Rīgu, man visu laiku bija caurs riepas, tā kā regulāri visu laiku. Bet tagad es esmu nobraucis jau vairāk tie 1000 vienkārši iet pa gadu, un tā kā nav. Vienkārši nav. Par caurām riepām. Es zinu, bija viens ļoti kreatīvs risinājums vienam džekam tajā pašā Kirgistānā. Viņš finišā iebrauca, ir ķubles, un ķubles šķidrums ir izgājis ārā, un šķidrumu vairs nav, rezerves kamera vairs arī nav. Un viņš vienkārši visu to riepu sapildīja pilns, aplūda zāli, sapildīja ar zāli. Viņa bija mīkstāka, bet viņš Zāli. Okay. Jā. Un viņš ar sapildītu zāles riepu atbrauc. Kreatīvi. Ko šīm idejām lai dara tagad? Mīļie draugi, liels paldies jums tur otra pus kamerai, otra pus digitālajai sfērai. Mums šeit ir jautrāk uz vietas Bruklinē. Mēs varam parādīt, vai ne, ar aplausiem. Paldies! Juhu! Mēs zinām, ka riteņu veikals nav nekāds veikals, bet tas jau ir jau portāls. Mēs varam pārcelties uz jebkuru ātrumu, kuru mēs tagad gribam. Paldies Jurim! Paldies Artūram! Paldies Tomam un Marikai! Un paldies jums, kas ir šeit Bruklinē šeit šovakar. Un nekas ar to man nebeidzās. Privilēģijas tiem, kas ir šeit Bruklinē uz vietas, ir tās, ka jūs varat viņus visus tagad pagrābt aiz rokas un visus pārējos jautājumus, ko jūs nepaspējāt uzdot, viņiem patiešo. Paldies! Šis stāstu vakars ir noslēdzies, bet tas nav nekādā gadījumā pēdējais. Toms Alsbergs noteikti sēdīsies rupmaizi un veidos nākamos stāstus. Paldies visiem un ar labvakaru! Paldies!